Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Es esmu viss, kas tev ir vajadzīgs. Šodienas rakstu vieta. Dievs atbildēja Mūzum: Es esmu, kas es esmu. 2. Mūzus, 3. nodaļa, 14. pants. Šodienas pārdomas. Vecā derība liecina, ka ebrejiem vārds Dievs tika uzskatīts par tik svētu, ka to pat nedrīkst izrunāt. Tāpēc, kad Dievs atklājās Mūzum degošajā krūmā un sūtīja viņu izvest tautu no gūsta, Mūzus jautāja Dievam: Ko teikt, ja jautā, kas mani sūta? Jo viņš nedrīkstēja publiski izrunāt Dieva vārdu. Dievs atbildēja sacīdams: Mūzu, mans vārds ir Es esmu. Ar to viņš pateica: Es esmu viss, kas tev vajadzīgs. Ja esi nonācis problēmu gūstā, es esmu tavs atbrīvotājs. Ja tev uzbrūk slimība, es esmu tavs dziedinātājs. Ja tevi nomāc finansiālas grūtības, es esmu tavs nodrošinātājs. Ja esi uztraucies, es esmu tavs mierinātājs. Ja esi vientuļš, es esmu tavs draugs. Kas ir tas, kas tev ir vajadzīgs? Lielais es esmu, visu varenais Dievs, nav mainījies. Viņš ir gatavs apmierināt visas tavas vajadzības pēc viņa godības pilnās bagātības. Atver viņam savu sirdi un saņem svētību, ko viņš sagatavojis tieši tev. Šodienas lūkšana. Debesu Tēvs, šodien es piesaucu Tevi, visu vareno es esmu. Es uzticu Tev savu dzīvi ar visiem tās priekiem un bēdām. Virzi manus soļus, māci man dzīvot ciešā sadraudzībā ar Tevi. Patiesi, Tu esi viss, kas man ir vajadzīgs. Jēzus vārdā. Āmen.